Čau, Nazī! Es tev uztaisīju tādu pasākumu. Nē, tas nav pasākums, tas ir saraksts ar padomiem, kas tev ir jādara, lai tu koncentrētos uz savu eksāmenu un vispār, lai tev viss izdotos. Tātad, pirmais. Ieslēdz viendabīgu mūziku, lai tev nemainās domu virziens, jo tad ir tā kā ritms, kā. Savādāk, ja tev tur mainās visu laiku mūzika, tad tev iešaujās prātā visādas idejas un novērš uzmanību. Tāpat ir ar cilvēkiem. Turi cilvēkus tālāk no sevis. Nākamais. Turi blakus kaut ko dzeramu un varbūt kožļeni mutē, lai viss ritmiskāk notiek. Un tas pats ar mūziku var ritmā arī košļāt. Jo ķermenis vairāk kustās, jo ātrāk viss notiek. Piemēram, tad, kad es runāju arī, es ātrāk daudz runāju, tad, kad es kustinu rokas un tā, un tas viss notiek tur. Trešais. Uzvelc siltas zeķes, jo var pie galda aizsēdēties un pārsaldēt ķepiņas, un tad tev nebūs viss, nestrādās tas viss kopā. Numur 4. Ja tev jātaisa prezentācija, varbūt uzfilmē sevi, jo tas tā kā treniņš, lai tev rītdien labāk runājās. Ir īpaši, ja tas ir angliski, protams, ne jau latviski. Kustamies tālāk. Jo ātrāk samācīsies, jo ātrāk varēsiet bučoties. 6. Varētu arī apēst šokolādi. Pati zini, kāpēc. Vēl viens padoms. Man ir diezgan daudzi. Es sarakstīju veselu listi. Iekļauj prezentācijā šādu žestu. Thumbs up! Neapzināti cilvēkiem liksies, ka viss ir kārtībā, un viss tevis teiktais ir super ok. Vai nu pa vidu, sākumā, labāk kaut kur pa vidu, un tad beigās. Un tad neapzināti cilvēkiem liksies, viss ir čikniekā. Cilvēkiem patīk, ka viss ir kārtībā. Vēl viens ļoti svarīgs padoms, ja ir jārunā publikas priekšā. Neesi egoiste. Iesaisti viņus savā runā, pajautā viņiem kaut ko, kāds ir viņu viedoklis, kāda ir bijusi viņu pieredze, attiecīgi, tajā tēmā, par ko tu runā. Piemēram, padomājiet, kā jūs ir pilnveidojis šis mācību pusgads, un tad dod savu piemēru, ka tev tur ir viss gājis augšā un lejā, un tomēr tu esi nonākusi līdz šai dienai, un grūtībām tu esi vēl joprojām, arī šovakar tev ir grūti, un nešaubos, ka arī citiem ir grūti, un tad jūs tā varat kopā sakonektēties, un atkal cilvēkiem patiks, ka tu viņus iesaisti. Nav vienkārši monologs, bla, 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 man ir es, man, bet ir viens tāds liels mēs. Tā jauka. Tadā! Un tad viņi arī aizdomāsies, ka viss ir forši un kad visi kopā cauri grūtībām ir visu izdarījuši. Un atkal, ja ātrāk samācīsies, varēsi ātrāk skriet bučoties. Ar mani! Arī šīs draugs tevi atbalsta. Tad, kad taisīt sev kafiju vai tēju, kaut kādā starpbrīdī, pajautē sev, kāpēc tu vispār šovakar mācies. Lai būtu gudrāka, lai rastos vairāk iespēju nākotnē. Es neticu, ka tas ir tikai atzīmes dēļ. Izbaudi šo vakaru un izbaudi mācīšanos. Ir tā vērts, jo galu galā varēsi ātrāk skriet bučoties. Nopietni, neaizmirsti dzert šķidrumus, jo vajag. Tāpat kā varbūt izveidini istabu, lai ienāk viss tas skābeklis, jo tad smadzenēm vieglāk strādāt un ātrāk un viss notiek labāk un tā. Tādi man bija ieteikumi priekš tevis, Nazīti. Ilgi tevi neaizkavēšu, tāpēc šis video arī jo mēs tik paši vakar parunājām, viņam patika. Nodevu sveicienu Signei, kā job done. Visu tev veiksmīgāko, ja? Bet paguli. Zinu, ka pēdējais vakars ar viņu, bet vajag tev pagulēt. Vai arī, kā jau es teicu, tas Red Bulls vai FR Espresso. Čau!